Es esmu gatavs uzvarēt, jebkādā veidā gatavs pārbaudīt savas spējas. Sorry, ka es kavēju. Man te jāfilmējās un tā. Tā nekā MMA sastāv no visiem šiem aspektiem. Un man patīk gan uzgraplot, gan straikot. Varbūt bišķi vairāk pastraikot, tāpēc, ka viņam ļoti īpatnējs stils uz to straikingu ir. Esmu trenējies ar Skapi, un tur ir tā, ka, protams, ir top līmeņa džeki, bet tas viņa pretinieks nav bijis pasaulē top 1. Un tā kā Skapim ir, es domāju, ļoti laba nākotne. Gribētu, lai tā cīņa būtu bišķīt ilgāk par pirmo raundu, bet šaubos, ka tā būs. Zinot Skapi, 2-3 sitieni, Skapis savu cēli ielidinās viņam korpusā atkal, viņš nokritīs gar zemi. Tur vairāk nekas ilgāk, es domāju, arī nebūs. Tur nav varianti tas, ka Skapis ļoti labu cīņu parādīs un parādīs, ka viņš krietni labāks nekā kāds parasts UFC fighters. Mīļie draugi, mīļie fani, esiet laipni gaidīti 11. oktobrī Xiaomi arēnā uz vienu no vērienīgākajiem pasākumiem, iespējams 5 gadus, iespējams 10 gadus, jaudīgāko cīņu šovu. Tiekamies tur. Un tagad ir pienācis laiks treniņam. Čau! Pretinieks, kuram ir jāpievērš uzmanību, tādēļ arī cītīgāk trenēšos pret viņu. Man ir gods. Man ir gods stāties viņam pretī. Es gribu sajust viņa spēcīgāko pusi un redzēt, vai es būšu spējīgs viņu uz to apturēt. Man vajag visu Skapja arsenālu uzņemt uz sevi. Man ir patīkami ar viņu gan pacīnīties, jo viņš ir ievērojami lielāks par maniem, smagāks un arī stoikā. Daudzoties, viņam ir smagāki sitieni kā jebkuram citam šeit. Arī īsta bauda saņemt, vai arī dot pēcī. Tās būs vienkārši uguņošana. Nezinu, to nevar aprakstīt. Tie, kas ir strādājuši vai redz, kā Džigurs strādā, to nevar aprakstīt. Tās vienkārši ir uguns. Vienkārši pasakaini. Vienmēr prieks skatīties ir. Es domāju, ka Džigurs neliks visus raundus viņam stāvēt. Domāju, kādā otrajā raundā viņi piebeigs. Es esmu trenējies ar profesionāliem džekiem visādās valstīs, un es varu pateikt, Džigurs vienkārši to džeku. Man žēl tā džeka vienkārši, tur nav variantu. Džigurs viņu vienkārši noslēmēs. Domāju, tur būs nokauts vai kāds žņaudzens, tā kā bez variantiem. Draugi, paziņas un visi pārējiem, kuriem patīk cīņas, šovi un pasākumi, esat aicināti uz arēnu 11. oktobrī King of Kings. Es šorīt dejoju pie tā, ka es nepiesprādzējos mašīnā pie pirkstuļa. Arī bija ritms. Jā, mēs ar brāli to savā laikā izdomājām. Mēs nodzīvojām kādu laiciņu Zviedrijā, Skandināvijā. Tas nāca no tā laika, kamēr mēs dzīvojām tur. Jaunākajam brālim ienāca ideja, ka klubu jānosauc. Kāpēc visi klubi saucās kaut kādās Spartas vai vēl kaut ko, ja mēs esam no šī gala nākuši. Un tomēr Skandināvi siroja pa visu Baltijas jūru, turp šurpu, un tad mēs izdomājām to nosaukumu Berserk. Tie ir tādi karēvi tā laika, kas bija, kur bija tā kā viņus uz pasūtījumu, vai viņi bija spēcvienība, tā kā, kur gāja vēra vārtus vaļā, kad iekaroja pilsētas, kas galināja nost karaļus. Ja bija pasūtījums no cita karaļa Jarla, kā tā laikā, un ja viņiem nebija bailes vispār sajūt, jo tas jau tāpatās vikingiem nebija bailes sajūt, jo viņi visi, tā kā nokļūst Valhallā, ja viņi nomirst. Tāpēc un tiem džekiem vispār bija pilnīgi crazy šīberītis, un taisījās visi ciet. No tā mēs ar Bračku izdomājām nosaukumu. Likās ļoti spēcīgs un labs nosaukums priekš kluba. The most intriguing about the matches, it's a little bit of everything. Old versus young, the other guy likes to entertain when he comes to the ring. Gilbert doesn't. Gilbert just walks with his head down and his hands down. I'm thinking I'm better in shape than in the last 15 fights. Yes, I'm fighting here with the guys from the Glory Fighters. They are in shape, they're young, they're like what, 20, 30 years old. 20, 30 years younger than me. Crazy, yeah. And I still beat them up. The best is to perform as best as I can. But it will be in victory, there's no doubt about it.
because I'm in great shape. Yeah, it's gonna be good. Look, I'm 40, I'm still fighting. I don't want to stop. And in the way I fight now, I feel that I'm better, that I'm much better. I know what I'm doing now, I'm training for him. I know he's preparing well for me because he don't have the experience that I have. So he's gonna try to maybe become more cardio, maybe try to take me to the floor. That's gonna be his mistake if he take me to the ground, because I'm better strike, but I'm also very good on the floor. I think he's gonna come with just with how to say. He wants to prove himself for sure against me. You know, I'm a veteran on this. It's good for him if he win, but I want to make sure that he's gonna get hurt really bad if he make mistake. You know, he makes mistake. I know everything about fight. If you come with your left hands, I know what to do. If you come with the right, I know what to do. If you do something else, I know what to do. So if you do it good, because I'm ready to fuck you up, and I will do it. Skabernieks versus Ivel. Oh, Ivel, of course. I want Ivel win. Ivel is a killer. People always talk whatever they want to talk, you know. They always talk. I never care what they say. So what I believe is that Gilbert is gonna fuck him up. Because when we're getting old, you know, we know when we to stop. But if you're getting a little bit older, but you still have the feel and you still know you can catch someone and broke his face, you will do it. And I think that's what he feels now. So that's why he's coming back. Rodrigo vs. Gigors. Rodrigo Mineiro, he is hungry. He is hungry to beat a power guy. So let him come. I have nothing to show. I was waiting for this moment all my life, oh Lord. Of course, it's a special moment for me because I haven't fought in Latvia for 4 years. So it's been a long time and I'm really happy to get back to the ring, to my native and main ring, where all my fights were held before. This step in my career is really important because after I get this belt, I get to the world rankings. I'm rooting for our guys, so Skabernieks is gonna win. I'd say Zhutis, he got great heart, he's strong, he also got some skills. Zile, he's strong man, he's a high-paced fighter. But I think Zile is gonna win this fight because he's a bit more experienced. Gatavošanās process norit ļoti labi. Nav nekādu tādu problēmu vai kaut ko tādu, kas nebūtu labi. Ir sparring partneri, viss kārtībā, viss ļoti labi. Tieši iekšā ringā es jūtos vislabāk, un tur es jūtos kā mājās. Tas ir mans laukums, mans playgrounds. Tur man ir visērtāk noteikumi, vai tas ir MMA, vai tas ir boks. Tas nevienmēr ir tas svarīgākais un noteicošākais. Galvenais ir rings. Galvenais ir tā atmosfēra, tas cīņas gars. Mans stils ir diezgan uzbrukošs, tāpēc un ņemot vērā faktu to, ka es Latvijā pēc tiesneša lēmumu uzvarēt nevaru īsti, tas man nav iespējams, tad es nedomāju, ka cīņa ilgs viss raundus, un es noteikti mēģināšu viņu pabeigt priekšlaicīgi, lai neatstātu tiesnešiem iespējas man kārtjo reizi ieriept vai izrādīt kaut kādas savas slēptās antipātijas. Viņi visi ir labi. Bokseri, kickbokseri, MMAšņiki, reperi, līdz viņi satiek Sabilu Sairi. Tad, kad satiek Sabilu Sairi, tad viņi visi paliek vienādi. Mēs visi esam cilvēki ar 2 rokām un 2 kājām, tāpēc baigi tā tagad pievērst uzmanību tam, kas ir bijis. Es tā nepievērstu tam uzmanību. Es eju ringā uzvarēt, es eju ringā iznīcināt savu pretinieku, un to es arī darīšu 11. oktobrī. Tik bieži tiek mesti izaicinājumi, un tāpēc arī tik bieži cilvēki grib iekāpt manās kurpēs, paši nemaz nesaprotot, kad viņi pat 10 metrus šajās kurpēs nevarētu noiet. Tāpēc es uz tiem izaicinājumiem vairs neskatos tā, kā es skatījos kādreiz. Man īsti nevienam nekas nav vairs jāpierāda, un es arī neplānoju nevienam neko pierādīt. Visu, ko es daru priekš sevis, priekš savas ģimenes, un priekš tā, lai man būtu maize, ko likt galdā. Spriežot pēc tā, ko es redzu, sekojot līdzi visām cīņām, es redzu, ka Ženja Aleksejevs progresē gan fiziski, tehniski.
es domāju, ka viņam nebūs nekāda problēma pret polijas bokseru, bet ir arī jāzina, ka polijas bokseri ir stipri džeki, tāpēc cīņa būs sīva, bet es uzskatu, ka Женя Алексеєвs uzvarēs. За рахунок більшого досвіду саме боїв на високому світовому рівні, я вважаю фаворитом Карена. І також я вважаю його досить явним фаворитом. Я бачу фаворитом Євгена Алексєєва, так що він технічніший боксер та, у моєму розумінні, він кращий за поляка. Reku draugam, kurš trenējas pie mums zālē, Karenam vispār nevajadzētu būt nekādas problēmas uzvarēt arī savu pretinieku. Es skatos, kā viņš sparingojas, skatos, kā viņš ķepām strādā, ātrs, eksplosīvs, spēcīgs un pats galvenais ļoti pieredzējis. Tā kā tur arī tāpat kā Aleksejevs vienos vārtos redz šo cīņu. What can I say about his last fight? He got knocked out. I'm better than him, I'm stronger than him, I'm faster. Everything I do is better than him. His weakness is his hands. He don't hold them. Holds hand down. So I'm going for knockdown. Because, look at him, look at me. Much stronger, how I said. I have good striking. I said ideal striking, Hands, legs, working so good. See you in the ring and keep your hands up. See you everyone in 11 October. You're gonna come and see this guy fall. I'll wait for you everyone.